Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstas tehnoloģijas, un lielākā mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi. Bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka jau tas nokļuva nepareizas rokas ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam ir liela ietekme uz sabiedrību. Politiķiem, slavenībām, kas nāk par labu tiem, kas radīja un izplatīja šīs viltus ziņas. Mūsu podkāstā ir runa par deepfake, kas ir dezinformācija un viltotas ziņas, kas ir satura sintēzes metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, kā viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību, ir neironu tīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālu attēlu. Tādā veidā video vai audio ierakstā tiek aizstātas sejas, izteiksmes, balss, žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīga intelekta spēks, kas iemiesots deepfake ar pasaules slavenību piedalīšanos, veic iespaidu uz skatītājiem vai lietotājiem un izraisa skandālu, kā arī izskaidrojumu pēc kādam pazīmēm varēja saprast un atpazīt interneta publicētus materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krapnieku darīšana. TikToks ir viens no šobrīd populārākajiem sociālajiem mēdījiem pasaulē, un jau ir labi zināms, ka popularitātes dēļ sociāla mēdīja bieži kļūst par dezinformācijas un dziļu viltojumu izplatīšanas vietu. Šajā podkāstā aplūkotais gadījums patiešām ir atšķirīgs no citiem. Ja lielākai daļai deepfake var diezgan viegli noteikt mērķi, kādam tie tiek izplatīti, bet šodienas aplūkota gadījumā viss nav tik vienkārši. Britnija Spīrsa kādi konkrēta brīdi psiholoģiskas slimības dēļ gandrīz pazudusi no skatītāja ekrāniem, ir atgriezusies skatītāju redzesloka. Ir vērts atzīmēt, ka Britnija ilgu laiku atrada savu tēva aizbildnību, kurš saskaņā ar dažiem avotiem mēģināja pārņemt meitas īpašumu, izmantojot savu likumisko pozīciju. Paspējusi izlausties no savām važām, Britnija sāka aktīvi darboties sociālajos tīklos, galvenokārt demonstrējot dejošanu. Taču, zinot iepriekšējais dziedātājas dzīves apstākļus, daudziem sociālo tīklu lietotājiem radas aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā. Viņi uzskata, ka visi dziedātājas videoklipi ir viltoti un veido teorijas, ka viņa vairs nav dzīva, un kāds, kurš no tā gūst labumu, izmanto šos videoklipus, mēģina novērst aizdomas. Atklāti sakot, analizēt videoklipu var pamanīt, ka tas, kas šķiet patiešām ļoti iespējams, nav īsts. Pirmkārt, dziedātāja izskats un kustības veids atšķiras no tā, kāds tas bija agrāk, bet tas, protams, var būt saistīts ar piedzīvotu ārstēšanu un tiesvedību. Bet turklāt lielākā daļa video var pamanīt tādas detaļas, kā faktūru izkropļojums kustoties. Dziedātāja kustina roku un liekas, ka sejas daļa uz sekundi pazūd, kā arī tiek izkropļotas blakus esošo objektu faktūras. Arī video un zvaigznes kāzam izrisīja sazvērstības teorijas. Arī video klipa faktūras ir sagrozītas. Protams, mēs nevaram to 100% pamatot saukt par dziļu viltojumu, taču pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktoriem, tas pilnīgi vai daļēji ir deepfake. Diemžēl 100% noteikt video autentiskumu nav iespējams, bet atliek tikai cerēt, ka Britnija ir dzīva un vesela, un ceļas izteiksmes un faktūru izkropļojumi ir tikai skaistuma filtrs, kurš ne visu laiku darbojas ideāli. Mēs, podkasta veidotāju komanda, protams, vēlamies ticēt notikumu labākajam iznākumam, bet tikmēr turpinām sekot līdzi Britnijai. Šīs piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā ar mākslīga intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tas autentiskums. Tāpēc mēs ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo to mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.